Labrīt, dāmas un kungi! Šodien man ir plāns jums palīdzēt atbildēt uz tādiem svarīgākiem jautājumiem, kad jūs veidojat savu finanšu pozīciju, kad jūs domājat, kur ieguldīt. Es pats, protams, neatbildēšu uz tiem svarīgākiem jautājumiem, es vienkārši jums to palīdzēšu izdarīt pašiem. Pirmais temats, par kuru es gribētu parunāt, ir, kur ieguldīt. Šeit es varu jums pastāstīt par portfeļa veidošanas pamatprincipiem. Tālāk mēs varam pieskarties arī psiholoģiskiem aspektiem, pārvaldot naudu, un arī apskatīt tādu iedzienu kā cilvēka kapitāls un izanalizēt to. Tad nākamais temats varētu būt, vai akcijas ir dārgas, un kas vispār notiek pasaules finanšu tirgos. Es varu sniegt savu redzējumu, kā profesionāla pārvaldnieka redzējumu par finanšu tirgiem. Nākamais ir, kas jauns instrumentos. Tas jautājums varbūt jums palīdzēs saprast, kā tieši jums iet tirgos labāk. Varbūt ir kaut kādi instrumenti, kuri tagad ir ļoti populāri pasaulē. Un pēdējais ir par likumdošanas izmaiņām iespējamām, vai būs vai nebūs investīciju konts, un kas tas tāds ir. Tas nobeigumā. Bet tad es domāju, uzreiz sāksim ar jautājumu, kur ieguldīt. Protams, ja mēs gribam gūt atbildi uz tādu jautājumu, mums pašiem jāsaprot tās fundamentālas lietas, kāpēc mēs vispār ieguldam un kur ir starpība ieguldot vienā instrumentā vai ieguldot diversificētā portfelī. To mēs visi viegli varam saprast, to mēs visi zinām. Mēs gribam ieguldīt, tāpēc, ka mēs gribam terēt vēlāk, nevis tagad, un gribam terēt vairāk. Un mēs, protams, izveidojam portfeli, nevis ieguldam vienā investīcijā, jo mēs gribam diversificēt aktīvus, un mēs gribam pārvaldīt savu bilanci. Tad, tā kā ir norādīts uz bildes, mēs nedaram, mēs neliekam visas solas vienā grozā. Bet investorus iesācējs vienmēr jautā sākumā, bet kāpēc man vajag diversificēt, ja es varu nopelnīt ļoti daudz ar vienu veiksmīgu investīciju, vēl paņemt parādu un nopelnīt vēl vairāk? Šeit pirmie nāk prāta psiholoģiskie aspekti, par kuriem jūs noteikti varat izlasīt finanšu literatūrā. Latviski tie saucās pašpārliecinātība un kontroles ilūzija, tālāk tālredzības efekts un arī izdzīvošanas efekts. Un es jums īsi izstāstīšu par tiem. Pārāk liela pašpārliecinātība ir visiem cilvēkiem. Un tā nāk no, kā akadēmiķi ir pierādījuši, pēc aptaujām, kur piemēram, uzdots jautājums, vai jūs uzskatāt sevi labāk par vidējo autovadītāju, un lielākā daļa no cilvēkiem atbild, ka jā, kad viņi domā, ka viņi ir labāki par vidējo. Tas pats ir kontroles ilūzija, ka mums liekas, ka mēs varam kontrolēt lietas, kuras mēs īstenībā mums nav kontroles. Tāds interesantāks piemērs šeit varētu būt, kad vecāks iedod palūdz bērnam izvilkt loterijas biļeti, jo viņam liekas, ka bērna roka ir laimīga, vai ne? Tas tāds viens piemērs. Tālredzība, tas ir tāds psiholoģiskais efekts, kad mums liekas, ka pagātnē ir ļoti vienkārša, tā ir ļoti viegli izskaidrojama, mēs saprotam, kas notika pagātnē, bet kad mēs sākam domāt par nākotni, mums uzreiz rādas problēmas. Izdzīvošana, tas ir arī tāds interesants efekts, kad mēs redzam tikai tos uzņēmumus, kas kotējas Rīgas biržā, tos cilvēkus, kas šeit ir atnākuši. Visi šie cilvēki un uzņēmumi, visi ir izdzīvotāji pa lielam. 100 gadus atpakaļ Rīgas biržā tirgojās dzelzceļu uzņēmumu akcijas un obligācijas. Un tagad indeks ir pavisam savādāks. Bet problēma ir tāda, ka vēl izteiktākas tas problēmas ir ekspertiem, jo eksperti, kā rada literatūra un arī pieredze, eksperti ir vēl vairāk pašpārliecināti nekā publika. Tagad mums ir internets, un noteikti jūs varat atrast vecus video ierakstus YouTube vai arī avīzes rakstus, kuru 5 gadus, 10 gadus atpakaļ finanšu eksperti ir stāstīja par savu skatu uz finanšu tirgiem. Un tur jums būs, es domāju, jautri to noskatīties vai izlasīt. Bet ejot prom no psiholoģijas,
tīri vienkārši matemātiski, ja mēs ieliekam visu naudu vienā instrumentā, un ja mums nepaveicās, tad mēs vairs nekad iespējams neatpelnīsim atpakaļ to sākumā ieguldīto. Tad šeit ir tā galvenā problēma pārvaldniekam, tā arī ir galvenā problēma uzņēmumu vadītājiem vai valsts vadītājiem, kad šeit ir iedomājamies, ka tā ir akciju tirgus simulācija, tad mēs atrodamies tagad pa vidu, pirms tā mums ir pagātne. Pagātnē ir tikai viens scenārijs, un viņš mums liekas ļoti vienkārši, ļoti saprotams, un mēs zinām, kas ir noticis, kāpēc ir noticis. Kad mēs skatāmies uz priekšu, uz nākotni, tad mums vienmēr ir daudz jautājumu, mums vienmēr liekas, ka pasaulē atrodas ļoti sliktā situācijā, neko nevar saprast, ko tad mums darīt. Par to efektu var runāt ļoti ilgi, bet no savas perspektīvas, no portfeļu perspektīvas varu teikt, kas ir svarīgi darīt, svarīgi veidot portfeļus, kas izskatīsies labi tajā nenoteiktajā nākotnē. Mums nevajag veidot portfeļus pēc pagātnes. Mums nevajag veidot portfeļus pēc vienā scenārija, kas ir izpildījies. Mums jāskatās uz priekšu, uz nākotnes scenārijiem. Ar tādu pieeju jūs, protams, jūs nekļūsiet par Džordžu Sorosu, jūs nekļūsiet par Warrenu Buffetu, bet jūs arī nepaliksiet vispār bez aktīviem. Tad kopumā, kā mēs varam sasniegt savu mērķi, tajā nenoteiktajā nākotnē, mums, protams, jādiversificē un mums vajag ieguldīt tā, lai samazinātu svārstīgumu savu kopējo finanšu pozīcijā. Mums arī jāaptver visi mūsu aktīvi un saistības. Un šeit daudz cilvēki nenovērtē sevi un nenovērtē savu galveno aktīvu, kurš īstenībā ir tā saucamais cilvēku kapitāls. Es jums tūlīt parādīšu, kas tas ir. Pēc statistikas vidējam ridziniekam alga ir 1045 eiro gada vidū ir bijusi. Ja mēs iedomājamies, ka ridzinieks sāk savu karjeru ar tādu algu un tā alga aug kopā ar inflāciju, tad šodienas eiro vērtība tā cilvēka kapitālam ir 500 000 eiro. Protams, ja jūs esat augsti kvalificēts darbinieks, ja jūs esat zobārs, tad jūsu cilvēka kapitāls ir daudz augstāks. Zobārs varbūt par to nedomā, bet viņš ir palielam miljonārs, pat uzsākot savas darba gaitas. Bet kur ir problēma? Problēma ir tāda, ka laikam ejot mums paliek mazāk un mazāk laika līdz pensionēšanai. Bet mēs gribam turpināt terēt, mēs gribam turpināt patērēt tikpat daudz, cik mēs patērējam pirms ejot uz pensiju. Līdz ar to, protams, ļoti svarīgi veidot finanšu kapitālu, uzkrājot daļu no saviem ienākumiem. Un tad kopumā, ko mēs gribam izdarīt ar šo grafiku, protams, mēs gribam, lai viņš ir pēc iespējas augstāk un lai viņš nesvarstās. Tad mūsu uzdevums ir maksimizēt un optimizēt cilvēku kapitālu un arī finanšu kapitālu. Runājot par cilvēku kapitālu, ir skaidrs, kas jādara, kad tu esi jauns. Tev jādabū laba izglītība, tev jāiegulda arī savu veselību, un tev, protams, jāņem apdrošināšanas, jo tu negribi, lai cilvēka kapitāls svārstās vai lai viņš pazūtu vienā mirklī. Tad sākumā mēs ieguldam cilvēka kapitālā. Tālāk, kad mums jau ir uzkrāti aktīvi, mēs sākam vairāk domāt par finanšu kapitālu, un mēs arī viņu mēģinām maksimizēt un optimizēt. Un šeit mums ir svarīgi izvēlēties vecumam un riska profilam atbilstošu pozīciju, un atkal diversificēt. Un, kā tad mums to sasniegt? Kur mēs varam ieguldīt savu finanšu kapitālu? Tad mums ir dažādas aktīvu klases pieejamas pasaulē. Pasaulē ir palielam divas aktīvu klases, kas ir lielas un kas ir populārākas. Tas ir akcijas un obligācijas. Arī, protams, starp mūsu iedzīvotājiem populārs ir depozīts, populārs ir nekustamais īpašums. Daži skatās uz izēvielām kā uz aktīvu klasi. Kas ir ļoti svarīgi, kad tu domā par aktīvu klasēm, ir saprast, kāda tev vērtība no tām. Peļņa no aktīvu klasēm nāk no diviem avotiem. No ienākuma, kas ir naudas plūsma. Naudas plūsma ir akcijām, ir obligācijām, bet nav izēvielām, piemēram. Otra daļa ir vērtības izmaiņa. Tā ir tā spekulatīvā daļa, kuru ļoti sarežģīti sasniegt pēc prakses un pēc teorijas. Tad, ilustrējot to problēmu, šeit ir S&P 500 dinamika pēdējos 20 gados. Un,
tie zaļie stabiņi ir uzņēmuma peļņa, dalot ar uzņēmuma vērtību, un oranžie stabiņi ir vērtības izmaiņa. Tad šeit mēs redzam, ka pat 2008. gadā, kad pasaulē bija finanšu krīze, bija panika tirgos, tāpat pēc Bloomberg datiem amerikāņu uzņēmumi nopelnījuši pozitīvās peļņas, kopā ņemot. Drīzāk ir bijusi psiholoģiskā problēma, kad cilvēki kapitulē no tirgiem. Un tad tā vērtības izmaiņa mums, protams, samazināja ienesīgumu tajā gadā. Šeit mēs redzam, ka ieguldot akciju tirgu, jums nav vērts, ja jūs gribat ieguldīt uz 1 gadu, jums nav vērts domāt tikai par uzņēmumu peļņu, jo jums daudz svarīgāks faktors ir vērtības izmaiņa, kur akcijas aizies uz augšu vai uz leju. Bet, ja mēs skatāmies ilgākā termiņā, ja mēs sasumējam 10 gadus, tad situācija krasi mainās. Tad ieguldot akcijās mums vissvarīgākais paliek peļņa, cik uzņēmums spēja nopelnīt, un vērtības izmaiņa pazūd. Tas pats notiek, ja mēs ieguldam nekustamā īpašumā. Pat nopērkot nekustamā īpašumu sliktākajā brīdī, jūs laikam ejot, izrētat to nekustamā īpašumu un pēc 20-30 gadiem atpelnītu atpakaļ sākotnēji ieguldīto. Līdz ar to tas ir iemesls, kāpēc bankas pārvaldnieki un kāpēc vispār iet runa par to, ka mēs ejam akcijās tikai, ja mums ir 10 vai gadi vai ir garāks termiņš. Un tas pats īstenībā ir arī obligācijām. Ja mēs ieguldam 30-gadīgās ļoti garās obligācijas, mums ir bilde tāda pati. Ja mums ir 10 gadi horizonts, tad mums arī vērtības izmaiņa arī ietekmē mūsu peļņu, bet svarīgākā lieta ir ienesīgums līdz dzēšanai. Tad, kad mēs mēģinām salikt kopā visu šo un visus aktīvus pasaulē un izveidot portfeli, mēs varam uz to globālajiem finanšu tirgiem apskatīties uz viena grafika, kur mums būtu sagaidāmais ienesīgums un sagaidāmais risks. Salikot visu kopā, tad vismazāk riskantās būs īsās un kvalitatīvās obligācijas, kurām sagaidāmais ienesīgums pašlaik eiro valūtā ir ap 0, varbūt 1%. Tālāk ejot, mums ir garās obligācijas vai zemākas kvalitātes obligācijas, un šī grafika beigās ar jau lielu volatilitāti ir atsevišķās akcijas. Šeit, piemēram, Apple akcijas vai cita uzņēmuma akcijas. Pārvaldnieka darbs, tas galvenais darbs ir portfeļu optimizācija. Tas ir paņemt visu to labāko no pasaules un ielikt vienā portfelī. Un galvenais portfeļa princips ir tāds, kad, ja jūs kombinējat dažādus aktīvus, kas kustās varbūt pretēji, vismaz nekustās viens pret viens ar otru, tad jūs dabūjat to portfeļa optimizācijas efektu. Piemēram, šeit uz grafika ir salikti 2 ļoti lielie aktīvi, tad viens ir S&P 500 indeks, 10 gados tā ir oranžā līnija, otrs indeks ir amerikāņu valdības papīri, virs 20 gadiem garās valdības obligācijas. Tad atsevišķi katrs no tiem tirgiem ir diezgan tāds, īstermiņā viņš izskatās riskants, viņš ir svārstīgs. Bet ja mēs viņus saliekam kopā, jūs varat redzēt, ka viņi kustās pretēji. Un tad portfelis mums būtu, portfeļa performance par 10 gadiem mums būtu kaut kur pa vidu. Rezultātā mēs dabūtu tos pašus 7% gadā, bet ar daudz mazāku svārstīgumu. Ko tas mums nozīmē? Tas mums nozīmē to, ka mēs varētu iziet ātrāk par 10 gadiem no tā portfeļa bez zaudējumiem, pat sliktākajā scenārijā. Tas mums samazina termiņu. Un tā termiņš ir saistīts ar volatilitāti. Tad mēs ieguldam, ja mums ir maz termiņš, ja mēs gribam ieguldīt uz 1 gadu, mēs tad neejam akcijās, mēs gribam ieguldīt īsās kvalitatīvās obligācijas. Ja mums ir termiņš, mēs varam atļauties ieguldīt uz ilgāku periodu, tad mēs varam iet jau portfeļos, kur ir daudz akciju. Tad atgriežoties pie tā sākotnējā grafika par cilvēku kapitālu un par mūsu finanšu pozīciju, skaidrs, ko darīt ar cilvēku kapitālu, vai ne? Mēs mēģinām mācīties, mēs turpinām mācīties, kad mēs strādājam. Bet runājot par finanšu kapitālu sākumā, finanšu kapitālam ir ļoti maz svars jūsu kopējos aktīvos. Palielam nav lielas starpības, kur vispār jūs viņu ieguldat, vai ne? Un sākumā finanšu konsultanti parasti saka, ka var ieguldīt visu kapitālu
akciju indeksā vai diversificētā akciju tirgū. Tad laikam ejot, mums, protams, jāpalielina drošā daļa savā portfelī, un jau tuvojoties pensionēšanai, tad mums portfelī jābūt lielākai daļai no portfelī jāsastāv no drošām obligācijām. Tas ir palielam tas teoretiskais ieskats tajā, kā vispār ieguldīt, kas ir, ko var izlasīt grāmatās un pēc pieredzes, kas izskatās vispareizākais veids, kā ieguldīt. Tad nākamais jautājums, mēs tagad gribam ieguldīt, varbūt ieiet akcijās, varbūt nē, un jautājums par to, kas notiek finanšu tirgos. Daudzās vietās mēs redzam, mēs lasām, mēs dzirdam, kad ir visādi burbuļi tirgos, vai tagad ir tas mirklis, vai tagad nav tas mirklis. Par tirgiem var runāt bezgalīgi, bet vienā teikumā var pateikt, ka tagad situācija ir tāda, ka pasaulē ir ļoti lēna ekonomikas izaugsmē, uzņēmumu peļņas stagnē, uzņēmumu peļņas Amerikā un Eiropā neaug jau 3 gadus, bet tādā situācijā parasti mums akcijām jākrīt. Bet tas nenotiek. Tas nenotiek dēļ viena liela iemesla, kuram nosaukums ir centrālās bankas un centrālā banka politika vai 0% likmes. Tā politika atbalsta riska aktīvus un arī obligācijas. Un tīri teoretiski, ja mēs zinām, ka ja mēs diskontējam naudas plūsmu, kas ir garā uz daudziem laikiem ar likmi 0, tad mums vērtība tā naudas plūsma ir bezgalība. Tad centrālās bankas ir tas galvenais iemesls, kāpēc aktīvi atrodas tik augstu. Un, ja mēs šeit uz grafika saliekam S&P 500 amerikāņu atkal akciju tirgus kapitalizāciju pret amerikāņu IKP, tad mēs redzam iepriekšējos burbuļus. Mums ir bijis 2000. gadā IT burbulis, tālāk mums bija kredīt burbulis, kad tirgus kapitalizācija sasniedza 1,6 reizes IKP. Un tagad, protams, neviens nevar pateikt, kas ir tas tirgus stāvoklis, bet daudz runā par to, ka mēs atrodamies centrālo banku burbulī. Centrālās bankas īstenībā ir vainīgas tajā, kad viss ir dārgs. Bet ir arī laba ziņa, tā monetārā politika ļoti atbalstošā, viņa nav 100% efektīva, un akcijām ir tāda, es teiktu, ka tas ir svarīgākais rādītājs, uz ko tu skaties, lai saprastu, vai akciju tirgus ir dārgs vai lēts. Saucās angliski equity risk premium vai akciju riska prēmija. Tad ir dažādi veidi, kā mēs varam to izreikināt, bet šeit es priekš jums saliku grafiku ar Eiropas Eurostoxx 600 akciju dividendžu ienesīgumu, kas pašlaik Eiropā vidējais dividendžu ienesīgums akcijām ir 3,7%. Uz otrās liknes mums ir Vācijas 10-gadīga obligācija, un cik viņai ir ienesīgums nākamais 10 gados, tur aptuveni 0,3% gadā, un lejā ir starpība starp tām likmēm. Tā ir tā saucamā akciju riska prēmija. Mēs varam redzēt, ka centrālās bankas ietekmējušās procentu likmes, un ja mēs ieguldām uz 10 gadiem, tad mēs varam vai nu nofiksēt likmi pa lielam 0 drošās obligācijās, vai mēs varam iet akcijās un iespējams nopelnīt 3,7% dividendu ienesīgumu, plus vēl papildus ienesīgumu no tā, kad uzņēmumi neizmaksā visu peļņu dividendēs. Daļu no peļņas reinvestē, un lai izmaksātu vairāk dividendēs vēlāk. Tad tā ir tā laba ziņa. Tad no vienas puses izskatās, tirgi ir dārgi, gan Eiropas, gan Amerikas akciju tirgus. No otras puses mums ir varbūt lielāks burbulis, lielākas problēmas ar obligācijām, nevis akcijām. Tad, kā ietekmēja tā centrālā banku politika portfeļus, privātos portfeļus un uzņēmumu portfeļus? Palielam tā ienesīguma likni, kuru es jums radīju, viņi bija daudz augstāk 5 gadus atpakaļ, vai 7 vai 10 gadus atpakaļ. Mēs varējām ieguldīt drošās īsās obligācijas ar ienesīgumu 4-5% gadā. Īpaši īsajā galā ir vislielākais kritums sagaidāmiem ienesīgumiem, un garajā galā nav tik liels kritums, bet arī akcijas arī ir kļuvušas dārgas, un nākotnes peļņas iespējas nav tik lielas.
Bet neko no tā izbeigt, diemžēl, nevar. Un mēs turpinām investēt tā kā iepriekš, vienkārši gaidot mazākus ienesīgumus. Kopumā, saliekot visu kopā, izskatās, ka krājējiem ir tiešām grūti laiki, jo nākotnes peļņas iespējas ir ierobežotas un inflācija ir lielākā par procentu likmēm. Tagad mēs redzam, ka Latvijā visticamāk nākamgad inflācija būs virs 1%, procentu likmes ir 0, tad mēs saprotam, ka ar to politiku centrāla banka palielam izinflē ārā krājējus, un tas nāk pa labu tiem, kas terē un tiem, kas aizņemās. Tāda situācija uzvarētājus ir reāli aktīvi. Reāli aktīvi tas ir nekustamais īpašums, protams. Tas ir arī akcijas, kuras varbūt spēj pasargāt pret inflāciju. Obligācijas īsti nē, jo tu tieši likmes ir zemākas nekā inflācija. Obligācijas tas ir monetārais instruments, tas nav reālais. Jā, korporatīvas obligācijas, ja tas ir obligācijas ar lielu riska prēmiju, tad viņas var teoretiski pasargāt pret inflāciju. Jā. Bet tur, protams, atkal mums jāiet diversificētā portfelī, nevis vienā obligācijā. Tad, ejot tālāk, kāda mums implementēt to savu finanšu situāciju, kur mums ieguldīt mūsu finanšu kapitālu, es jums pastāstīšu par to, par ko tiek runāts Londonas konferencēs un par kuru iet liela nauda pasaulē pašlaik. Tie ir tādi instrumenti kā ETF, jūs noteikti viņus jau pazīstat, kaut kur bijat redzējuši, lasījuši. ETFs ir biržā tirgotais fonds, tas ir instruments kā parastais fonds, bet viņa daļas tirgojas biržās. Likviditāte tam instrumentam pieejama darbdienas ietvaros. Instruments ir labs ar to, ka viņš ir vienkārši, viņš ir ļoti caurspīdīgs un viņš ir lēts. Pārsvarā ar ETF-iem cilvēki iegulda akciju, obligāciju un cita tirgus indeksos. Tad tas ir pasīvs instruments. Pārsvarā ETFs nemēģina apsteigt nekādu indeksu, viņš vienkārši iegulda indeksā. Tad ETF sāka parādīties 80. un 90. gados. Viens no pirmajiem bija Toronto Index Participation Shares, 90. gadā izveidots. Šobrīd populārākais pasaulē ir S&P 500 SPY US ETFs ar 210 miljārdiem pārvaldīšanā jau, un tā arī ir visvairāk tirgotā akcijā pasaulē. Un uz 17. gada oktobrī pasaulē bija aptuveni 6000 ETF ar jau 3,3 triljoniem dolāru pārvaldīšanā. Šeit ir situācija Amerikā, kad 10 gadus atpakaļ mēs runājam par 380 ETF-iem ar 400 miljārdiem pārvaldīšanā. Tad pašlaik pasaulē ir jau virs 2,4 triljoniem ieguldīts ETF-os, tikai amerikāņu ETF-os, un Amerikā mums ir 1900 instrumenti. Eiropā situācija ir nedaudz savādāka. Eiropā finanšu tirgos pēc maniem uzskatiem atpaliek no Amerikas aptuveni pa 10 gadiem. Mums, protams, visi apjomi gan ETF-os, gan citos segmentos ir daudz mazāki. 2006. gadā mums bija 92 miljārdi ieguldīti Eiropas ETF-os, tagad ir 557, ar ļoti strauji kāpums. Tirgus auga ar aptuveni ātrumu 15% gadā. Un tas ir tikai pirmais solis. Pirmais solis, kas notiek pasaulē finanšu pakalpojumu standartizācijā, ir ieguldīšana indeksos. Ja iepriekš jums vajadzēja, ja es gribētu ieguldīt visā indeksā, jums vajadzēja pirkt futurus vai jums vajadzēja meklēt indeksu fondus, kurus nebija viegli atrast, tagad jūs varat ļoti vienkārši noklišķinot pogu, ieguldīt visā indeksā caur ETF-u. Nākamais solis ir standartizācija ieguldīšanas stratēģijas, kas arī jau tagad notiek. Tas ir virziens prom no klasiskiem indeksiem, un nosaukums tādai parādībai ir smart beta vai gudrie indeksi vai investīcijas faktoros. Un ļoti ātri mēģinot izstāstīt, kas tas ir. Ja 80. gados mēs finanšu eksperti sāka dalīt
portfeļa dinamiku alfa un beta, kur beta ir vienkārši indeksa performance, alfa ir cik labs pārvaldnieks, cik viņš spēja nopelnīt pret indeksu. Tad tagad mēs dalām tirgus performanci reģionālā beta, valsts beta, sektora beta un ko ir izdarījuši tie pasīvo fondu pārvaldnieki. Viņi palielam atņēmuši daļu no biznesa no aktīviem fondu pārvaldniekiem. Viņi ir standartizējuši tās idejas, tos tirdzniecības algoritmus vai filtrus, kas vēsturiski sniedza labāku performanci nekā vienkārši indeks. Un no tām stratēģijām interesantās ir, piemēram, momentum. Latviski tas sauktos inerce. Tā ir stratēģija, kur iegulda akcijas, kas ir izaugušas pēdējos 6-12 mēnešos. Ir quality, kas iegulda drošos uzņēmumus ar zemu parādu slogu, ar augstu ROE. Ir arī daži citi faktori, kas ir interesanti un kas pēdējos 40 gados ir parādījuši labāku sniegumu nekā parastais indeks MSCI World. Tas ir tas, kas notiek pasaulē. Visi virzās uz pasīvo ieguldīšanu, uz ETF-iem. Tam ir, protams, ir savi mīnusi un savi riski. Ieguldīšana indeksā nozīmē, ka tu seko pūlim, ka tas var palielināt svārstīgumu tirgos, pārdas daži spekulanti, kas mēģina spekulēt pret indeksiem. Liela vara parādās indeksu ražotājiem, ja pat nedaudz viņi izmaina indeksu kalkulācijas metodoloģiju, tad tas pārbieda miljārdus pasaulē. Un lielākie pasīvo fondu pārvaldnieki, tādi kā Vanguard, BlackRock, sāk ietekmēt lēmumu pieņemšanu uzņēmumos. Šeit mēs varam apskatīties uz Apple, kā lielāko uzņēmumu pasaulē pēc tirgus kapitalizācijas, uz Apple īpašniekiem. Un divi lielākie būs Vanguard un BlackRock. Viņi nav īpašnieki, viņi pārstāv investoru interesēs, bet pa lielam tie pārsvarā ir indeksu fondi, kas tur iekšā. Jūs varat saprast, ka tie uzņēmumi sāk ietekmēt biznesu. Būs interesanti redzēt, kā tas attīstīsies tālāk. Pagaidām tas ir vienvirziena trends, bet noteikti tas mainīsies nākotnē. Jo svarīgs jautājums, kas jāuzdod katram, ir, kas būtu, ja visa nauda tiktu ieguldīta pasīvi, vai ne? Ja mēs visu naudu tagad paņemtu un ieguldītu pasīvā indeksā. Kas tad notiktu? Skaidrs, ka tāda sistēma nevar pastāvēt, jo nebūs cenošanas mehānismus. Tad skaidrs, ka aktīviem pārvaldniekiem ir jābūt tirgu, varbūt viņiem jābūt mazākiem nekā viņi ir tagad, bet to mēs redzēsim, kas notiks turpmāk. Un tas ir runājot par instrumentiem, un pēdējais temats, kuram es īsi pieskaršos, ir tā saucamais investīciju konts. Tā ir koncepcija, kura bija domāta šim gadam vai nākamajam gadam, bet pagaidām izskatās, ka tā netiks implementēta, jo tā vēl atrodas izstrādes stadijā. Doma ir tāda, ka tagad vērtspapīru tirgošana ir diezgan tāda neefektīva no nodokļu perspektīvas, jo pēc katra treida jums vajag iet pie vida un maksāt nodokli. Tad plāns ir izveidot investīciju kontu, kur mēs varētu iemaksāt naudu, kur mēs varētu brīvi tirgoties, mēs varētu pirkt un pārdot vērtspapīrus, un tikai, kad izmaksa no investīciju konta pārsniedz to sākotnēji iemaksāto, tad mēs sāktu domāt par nodokļiem un samaksāt nodokļus. Tas, protams, ir ļoti laba sistēma, ļoti izdevīga visiem, īpaši investoriem, kuri varēs, pēc teorijas, viņi varēs atlikt to nodokli un nopelnīt no viņa vēl vairāk un vēlāk samaksāt vēl lielāku nodokli valstī. Un tas ir palielam viss. Es saprotu, ka mums ir vēl jautājumu sesija. Jā, paldies par uzmanību. Paldies! Tālūk, noteikti, es domāju, kādi jautājumi ir. Man šeit priekšā jau daži parādās, bet varbūt dosim iespēju cilvēkiem šeit zālē uzreiz jau paprasīt kaut ko. Ir kāds, kas vēlas paprasīt kādu jautājumu? Nevajag būt kautrīgam.
Ja? Šie ETF fondi vai viņi investē arī Baltijas tirgu? Pagaidām, cik es biju redzējis, pagaidām, man liekas, tādi ETF vēl nav izveidoti. Ir daži indeksi, kuros iekšā ir Latvijas un Igaunijas un Lietuvas uzņēmumi, bet tie ETF pagaidām nav tik populāri, tie indeksi. Jā, bet tas ir tikai laika jautājums. Šeit daži jautājumi, kas parādās. Mēs varam izskatīt šeit secībā, piemēram, cik šāds konts izmaksāt, investīcija konts, tā uzturēšana bankā, vai, teiksim, bankas komisijas maksa būs līdzīga kā patreiz vērtspapīra kontam vai nē? Jā, to es īsti nevaru vēl komentēt, jo detaļas nav zināmas un pat likumdošana vēl nav spēkā. Tad arī nebūs no 1. janvāra. Ja mēs arī tad skatāmies vispār uz obligācijām, šeit jautājums ir arī parādies, kas īsti ir obligācija burbulis, kā tas rodas, bet ja mēs šeit pišķiņ jau paskatījāmies par obligācijām, vai kaut kāds tāds īpašs vēl komentārs, ko varbūt pasniegt saistībā ar to? Es drīzāk varētu atkārtot to, ko es jau šodien teicu, kad par inflāciju, jā, var teikt, ka tas ir burbulis. Tas nenozīmē, ka viņš sprāks tūlīt, bet par inflāciju skaidrs, kad investors zaudēja, viņš iegulda drošajās un izējas obligācijās vai depozītos, un ar to, diemžēl, neko nevar izdarīt. Tāda ir politika. Labi. Ja mēs skatāmies arī uz akcijām, šeit galvenokārt kā ir runa par ETF-iem un, teiksim, indeksu produktiem, teiksim, kas jūsuprāt būtu varbūt nepieciešams, lai jūs teicat pāris minūtes iepriekš, ka tas ir, teiksim, tur laika jautājums, ka varētu ieviest kaut ko saistībā ar Baltiju, bet vai, teiksim, arī uz atsevišķām akcijām var skatīties investoru, un ko jūs tur ieteikt, uz ko īsti skatīties, kas būtu tie galvenie nosacījumi? Jums tagad būs 4 prezentācijas, protams, viens uzņēmums ir emitējis obligācijas, bet 3 tieši piedāvā iespēju ieguldīt uzņēmumā akcijās, ko investoriem topošiem vai esošiem, vai jums ir kādi ieteikumi tīri vairāk no izglītības puses, uz ko viņiem vajadzētu skatīties? Jā, paldies par labu jautājumu. Viņš diezgan tāds sarežģīts. Protams, jāskatās uz to, kāda naudas plūsma ir uzņēmumiem, cik viņi ir riskanti, cik viņam riskanti ir bilance, cik viņa svārstīga, cik viņam svārstīgs ir kapitāls. Es skatītos uz tādām lietām. Un arī uz iespējām nopelnīt, no kurienes un kā nākotnē tie uzņēmumi spētu nopelnīt, un vai viņi maksās dividendes no sava nopelnītā. Jo tagad pasaulē arī akcijas dalās 2 tādos lielos segmentos. Viens segments ir akcijas, kas pelnījums dividendes, tas ir ienākuma akcijas. Jo dēļ tā, ka likmes ir nulle vai pat negatīvas, cilvēki jau skatās uz akcijām kā uz obligācijām, iepriekš viņi skatījās. Viņi sāk skatīties uz akcijām, kā iespēja nopelnīt tādu stabilu ienākumu no dividendēm. Otra daļa akcijām ir tās izaugsmes akcijas, uz kurām mēs neskatāmies, lai nopelnītu vienkārši dividendes. Es domāju, no tās perspektīvas arī jāskatās uz atsevišķiem uzņēmumiem. Un tad es pieļauju, ka katram tomēr arī jāpadomā par savu riska profilu, cik viņš, teiksim, grib riskanti ieguldīt, cik varbūt stabilāk. Varbūt jums ir tādi ļoti bāziski uzskati, varbūt, protams, bilants un tā tālāk ir ļoti svarīgi atsevišķā uzņēmumā, bet vai ir, teiksim, varbūt ekonomikā sektori, kur varbūt ir mazliet svārstīgāk, kuri varbūt nav tik svārstīgi, varbūt pārsvārds par to arī. Kā es jau tikko minēju, ir tādi 2 lieli segmenti akciju tirgu, kas ir ienākuma akcijas un izaugsmes akcijas. Ienākuma akcijas ir tie drošie segmenti ekonomikā, kas ir, angliski es drīzāk saukšu utilities, healthcare, tādas lietas izaugsmes, tur varbūt iet runa par bankām, par naftas uzņēmumiem, par dažiem citiem par IT nozari. Tad es domāju, tāds ir dalījums, jā. Un ja mēs tad skatāmies uz to, protams, Baltijā ir arī, teiksim, tie sektori un ir pārstāvēti.
Bet tad būtu ļoti svarīgi topošam investoram, es domāju, arī iepazīties finanšu datiem. Tas ir kaut kas, ko birža, protams, arī piedāvā. Tāpēc es sākumā arī pieminēju to, ka birža tomēr ir infrastruktūra. Un tas tiešām atšķirās, jo šīs dienās tie vilinājumi ir daudz un dažādi. Šeit jūs par to nerunājat, protams, jo tas ir vēl specifiskāk, bet angliski ir visādas, teiksim, tādas platformas, piemēram, peer-to-peer lending un tā tālāk. Varbūt mēs varam pāris minūtes tagad, kamēr iesim uz šīs prezentācijas, teiksim, beigām, ātri vienkārši salīdzināt. Ja runa iet par akcijām, obligācijām, kuras ir kotētas, piemēram, šeit Nasdaqā, kā tas atšķirās no ieguldījuma kaut kādā Kickstarterī vai crowdfunding pasākumā, kas tur īsti atšķirās un ko investoram vajadzētu pa priekšā arī ņemt prātā. Tagad varbūt jums priekšvārdu, tad mēs varam arī kopīgi arī to apspriest. Jā, mēs, protams, es un mana komanda, mēs pārvaldam privātos portfeļus Baltijā, un mēs domājam, kur ieguldīt, palīdzēt ieguldīt cilvēkiem naudu. Un mēs skatāmies uz dažādām iespējām, arī uz kaut kādām neparastām lietām, arī uz private equity vai uz Kickstarteriem, uz tādām lietām. Bet tur vienmēr ir dažas problēmas. Viena problēma ir likviditāte, protams, jo ieguldot lielajā akcijā vai lielajā obligācijā, mums ir ļoti liela likviditāte, mēs varam jebkurā mirklī iziet ārā, un pārsvarā tas būs ar plusu. Tāpēc mēs nepērkam, piemēram, nekustamo īpašumu savos portfeļos. Bet tajā skalā, riska skalā, protams, tie Kickstarteri, startupi, viņi visi atrodas tālāk, viņam ir daudz vairāk riska, un viņam ir daudz lielāks peļņas potenciāls, protams. Un uz tiem, protams, var skatīties kā uz portfeļa sastāvdaļām, un, protams, jāņem iekšā portfelī, ja mums portfelis citur ieguldīt droši, teiksim, indeksu akcijās vai obligācijās. Tā ka varbūt uzreiz vajadzētu pateikt, ka, ja viss iet forši un kaut ko baigi labi nopelna, tad jau viss ir labi. Bet, kā jau vienmēr arī ģimenēs kaut kā ķīviņi un strīdi vai ko un tā tālāk notiek, ja kaut kas gluži neaiziet tādā īstā virzienā, ja mēs salīdzinām varbūt tādu neformālu ieguldījumu, teiksim, tur, paziņas kaut kādā uzņēmumā, vai varbūt arī kādā citā crowdfunding platformā. Es domāju, ka tā informācijas plūsma un uzņēmuma ziņā atbildība pilnīgi atšķirās, ja jūs, teiksim, piekrist tam. Jā, protams. Jā, jo, ja mēs skatāmies uz biržu, infrastruktūru nozīmē to, ja, teiksim, galvenajā sarakstā Baltijas, tad mums ir katra ceturksni ir finanšu pārskat, mums ir arī zem AFRS vai starptautisks grāmatvedības standartiem arī jāuztur uzņēmumam ir visi tie pārskati, tā ka, tur bišķiņ tā grūtāk ir, vai nu šmaukties vai kaut ko tādu nepatīkamāk arī kaut kur zem segas papāst. Bet arī es domāju, kas ir ļoti svarīgi, ir, ka gan galvenie akcionāri, gan arī mazākuma akcionāri, un šeit, protams, tie, kas šodien ir pie mums šeit zālē, gan arī tie, kas ir tiešraidē, viņi varbūt nav Warren Buffett vai teiksim, citi lieli investori, viņiem tomēr vajag to pārliecību, ka viņa intereses arī kaut kādā veidā tiek respektētas. Varbūt viņiem ir mazas, teiksim, līdzdalība uzņēmumā, bet tad ne tikai nepietiek ar pārskatiem, bet arī tad ir jābūt paziņojumiem, ja kaut kas būtisks notiek uzņēmumā, un es pieļauju tad šīs pārējās neformālos veidos, crowdfundings, peer-to-peer vai citādāk, teiksim, tādas atskaites nekādā ziņā nav obligātas. Tagad tur uzreiz jau, es domāju, tā diezgan būtiska atšķirība. Vai ir vēl kaut kādas, varbūt tādas atšķirības, ko vajadzētu pieminēt? Ja cilvēki bieži vien, viņi domā, ok, kāds man pateiks, tas ir forši, es to izdarīšu, bet, infrastruktūra tomēr ir infrastruktūra. Jā, protams, es jums piekrītu, es domāju, ka infrastruktūra ir ļoti svarīga. Arī, kā jūs jau minējat, corporate governance vai korporatīva pārvaldība ir ļoti, ļoti svarīga. Tad
Tā var palielināt, teiksim, cilvēku ticību tieši mūsu finanšu tirgiem, mūsu arī Latvijas vai Baltijas akciju tirgiem. Tad nākamais solis cilvēki sāks vairāk tirgoties, jo vairāk cilvēki tirgojas ar vietējiem akcijiem, obligācijām, tad mēs kā valsts parādāmies globālos indeksos, mēs parādāmies MSCI Frontier, Emerging Markets vai Developed Markets indeksos, un tālāk nāk jau lielie investori, kas grib šeit ieguldīt. Un, jā, tas attīstītu mūsu, es domāju. Bet tīri arī, ja mēs tad skatāmies, iespējas, protams, ir Baltijā, ir atsevišķi uzņēmumi, un šodien, protams, arī ir klāt. Es tikai domāju, varbūt, līdz šim mēs esam tieši runājuši pie investoriem, bet arī uzņēmumiem, es domāju, varbūt ir svarīgi padomāt. Viņiem, protams, ja mēs skatāmies no uzņēmuma puses, kapitāls ir nepieciešams. Varbūt tagad pēdējās minūtēs mēs ātri arī parunājam, ko, teiksim, uzņēmumam dod tā kotācija. Kas tur pa priekšroku? Viņiem vienkārši patīk atskaitīties, visu pastāstīt, būt caurskatamiem, foršu korporatīvo pārvaldību. Ko vispār, kas tur viņiem par labumu ir no tā? Jā, tas ir interesants jautājums. Varbūt tas ir vairāk jautājums biržas vadītājiem. Bet es domāju, jā, kad uzņēmumi pirmkārt kļūst publiski, viņi kļūst redzami, viņiem noteikti samazinās riska prēmijas, ja viņi iet pie bankām vai uzņēmumi grib izlaist obligācijas, tad viņi var to izdarīt lētāk. Un nākamais solis uzņēmums var dabūt kredītreitingu, protams, tur vēl atvieglot savu finansēšanu. Bet es domāju, jā, tas ļoti liels ieguvums uzņēmumiem arī. Mēs par to arī šodien bišķiņ vēlāk parunāsim, tā ka mums ir prezentācijas, bet es domāju, varbūt arī vērts uzņēmumiem vai topošiem uzņēmumiem, kas varbūt arī šodien piedalās šajā prezentācijā, jo gal galā tomēr CEO meets investors, viena pusē ir investori, otrā pusē tomēr tie uzņēmumi. Ir arī tā redzamība. Un tāpēc tiešām ir vērts padomāt par to faktu, ka ja uzņēmums pats ir mieru tikai rīkoties ar klientiem, kas dzīvo tādā pašā ielā vai rajonā vai novadā, tas ir kaut kas cits. Bet ja viņš grib starptautiskā līmenī kaut ko attīstīt, ja viņš var pateikt uzreiz, ka viņš ir kotēts Nasdaqā, es domāju, tas uzreiz klientiem dod kaut kādu citu sajūtu. Un, ja jau uzņēmums arī ir kotēts biržā, viņam arī tad iespēja ir augt tālāk, un viņam tad faktiski rodas jauna valūta. Viņš var izmantot arī savas akcijas, piesaistīt jaunu kapitālu, piesaistīt varbūt arī kapitālu citos veidos kaut kā, bet tas arī prasa, teiksim, no investoru puses, mazākumā arī akcionāru puses kaut kā to uzticību, investoru attiecības. Teiksim, no jūsu viedokļa, vai ir vēl, tad, teiksim, ja mēs skatāmies uz akcijām Baltijā, kaut kādi ieteikumi, varbūt, teiksim, varbūt kaut kāds īpašs grāmatas, ko vajadzētu palasīt, vai kaut kādā virzienā, ko cilvēki varētu paskatīties, lai viņi būtu labākā situācijā, lai lemtu vai ieguldīt tādīs atsevišķos uzņēmumos vai nē. No jūsu puses varbūt kaut kādi ieteikumi. Jā, īstenībā, ja jūs gribat palasīt finanšu grāmatas, tas vislabākais krājums ar zināšanām ir CFA programma, kurā iekšā ir 16 lielās grāmatas ar visu kaut ko par finansēm. Bet, protams, arī var lasīt grāmatas par investēšanas filozofiju. Viņas ir daudz dažādas. Es noteikti ieteiktu palasīt Nasimo Talebo. Labi. Un papildus tam, es domāju, viens arguments, kāpēc mums šodien vajadzētu arī skatīties uz tiem uzņēmumiem, kur prezentēs, ir, ka varbūt viņi nav tālajā Amerikā. Un tādā ziņā, ja mēs ikdienā varam viņus sastapt, redzēt, ko viņi dara, kāds pakalpojums viņi sniedz, mums tomēr ir gandrīz labāka iespēja nekā daudziem citiem investoriem, kur varbūt sēž kaut kur vai no Londonā, vai Ņujorkā, vai citur Eiropā. Faktiski uzzināt, kas tur notiek. Ja mēs tā ņemam tādu modernāku teoriju, tur Pīters Linčs, piemēram, un citi,
Viņam gandrīz tas uzskats ir tāds, ka, ja tu redz kaut kādu foršu produktu veikalā uz plaukt vai ko, tev viņš patīk, tu redz, ka citiem arī tas patīk, tad tas ir, varbūt nav tik tehnisks veids, kā sekot līdzi, bet, protams, ja viss tās uzskaits ir pieejams, bišķiņ sev arī izglīto, tad tā iespēja arī ir sekot līdzi daudz ciešāk, daudz tuvāk, un, ja tas uzņēmums ir gājis labprātīgi biržā, tas nozīmē, ka tas investors arī varēs sev izglītot vairāk par uzņēmumu iespējām attīstīties, jo šī infrastruktūras platformā tā informācija būs pieejama. Turpretī, daudzos citos veidos, ja viņi ieguldīti, viņiem vienkārši jāiedod naudu, jāiztais acis un jācer, ka kaut kas forši arī tad sanāk.